Sapņošana ir cilvēka izziņas noslēpums. Neskatoties uz nenormālo daudzumu zinātnisko pētījumu, daudzi domā, ka sapņi ir vienkārši simulācija, ko mūsu zemapziņa nodēvē par interesantu. Bet es zinu, ka tā nav. Es uzskatu, ka tas ir kaut kas vairāk par to, ka tas ir saistīts ar to, kas notiek mūsu dzīvē, par ko mēs skumstam, par tiem, kurus mēs mīlam, par to, no kā mēs baidāmies. Iedomājies, ja būtu tāda tableta, kas liktu taviem sapņiem ieplūst reālajā dzīvē. Vai tu riskētu to iedzert? Man ir 22 gadi. Mans tēvs nomira, kad man bija 11 gadi. Vēzis. Tas satricināja visu ģimeni, bet ir tīpaši mammu. Viņa sāka dzert, tāpēc bieži vien aizmirst par manu pastāvēšanu. Bet, kad atcerējās, tad bija dusmīga par to. Viņa teica, ka es esmu kā lauska no tēva spoguļa. Bērnībā man bieži vien bija nakts terori par viņa nāvi. Viņa man mēdza iedot savas izrakstītās nervu zāles. Tā arī bija mūsu mierīgās komunikācijas robeža, jo pa dienu nekad nesatikām. Tad arī sākās mans naids pret pasauli. Māte man epizožu dēļ iesauca par frīku. Tas angļu valodā nozīmē ķēms vai kaut kas totāli dīvains. Mēs vienmēr kāvāmies. Nekad neslabām. Viņa ienīda mani un es viņu. Bet tad, kad uzvarēju zelta kurpju dejas konkursā, viņa neatnāca. Un tāpat ar pilnīgi visiem maniem dzīves sasniegumiem. Kad man bija 17, es paņēmu mātes šņavi pudeli, zāļu paciņas un aizbēgu no mājām. Viņa mani nemeklēja. Man šķiet. Kad biju zaudējusi visu ticību labām, parādījās jauns gaismas avots. Frīda Zelme, lūdzam ierasties 417. kabinetā. Zelme? Nu, kāds mums būtu sūdzības? Man psiholoģija ieteica jūs apmeklēt saistībā ar bipolāriem traucējumiem. Ņemat aizpildīt skrīningu testu. Šis ir vienkārši, lai uzraudzītu jūsu stāvokli, kas nāk no apmeklējumiem. Un pārliecinātos par diagnozi. Tā, ko tu viņu visi izrakstīja? Fluorenetamīnu. Tas esot antidepresants, kas palīdz stabilizēt garastāvokli. Viņam bija kaut kādas blaknes. Būs jāsaka, kur mums. Vismaz tās beidzot ir izdarīts. Viņu apnika tev dancināts psihologu kabinetu. Un ko es teicu? To, ka tev vienmēr taisnība? Tieši tā. Tu to visu laiku saki. Nu jā, jo tā ir patiesība. Būs šis labi, vienalga. Es tūlīt būšu mājās. Viņi nekliedz tā kā parasti filmās. Tādi īstenībā tik maigi ziet.
Un tas ir tā kā galīgi, vispārībā. TikTokā būs famous songs, Amerikā, vai tā kā, tas ir ēdi. Ja īstenībā tad Twitters uzsprāga, Fika, sem Fikai, Fika, sem Fikai. Es esmu šeit, vai? Cītīgi tu domāji? Par to, ka ir skaisti. Kas? Kura? Mēnesnīca. Tu zini to šovu? Dejoru zvaigzni? Domājies, kā būtu šovs? Dejoru sauli? Vai dejoru mēnesi? Kas kāds būtu dejot ar mēnesi? Jums ir kaut kāda slavenība, kurš uzvārds ir Mūna. Bet ar īsto mēnesi. Būtu viens cilvēks, kas cilvēku, kā būtu tu? Es esmu viens cits cilvēks, kas būtu laimīgs par dejošanu, kļūšanu un kļūzām vainu. Un es vienkārši pīpē par daudz. Leģendārs comeback. Es oriģinālāk. Runājot par leģendām, es aizdomājos, vai visas tās leģendas par mēnesi, vai viņas ir īstas? Es apsēstīju par mēnesi šodien. Vienkārši atbildi. Uz to, ka mēnesi Kas ir šis? Itāļu limončello. Iedomājies, kāds šim efekts varētu būt ar zālēm? Ko? Tu galīgi trakēsi ar savu pilnmēnesi? Un arī zini, kā tas viss sākās? Nu, beidz! Būs jautra, es tā arī ar citām zālēm esmu darījusi. Jā, un mēs zinām, kā tas viss beidzās. Ļauj man nosinēt vienu reizi. Es tam visam pasākumā nepiedalos. Labi, pati vainīga.